Šonadēļ viens no svarīgākajiem jautājumiem valdības dienas kārtībā bija veselības aprūpes jautājums, kas, diemžēl, tika arī politizēts. Un tāpēc man bija tikšanās ar veselības ministru Rozentāls kundzi, kurā mēs vienojāmies, ka risinājums šai veselības aprūpes problēmai tiks atrasts un faktiski būs jāstrādā divos virzienos. Pirmais ir līdzekļu pārdale veselības aprūpes budžeta iekšienē, jo slimnīcām veiktais samazinājums ir neproporcionāli liels. Un otrais - iespēja piesaistīt papildus līdzekļus tā saucamā sociālās drošības pilvena ietvaros, kur ir paredzēti pasākumi veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai maznodrošinātajiem. Tāpat šonadēļ notika reformu vadības grupas sēde, kurā pārunājām darbu pie 2010. gada budžeta, un Finanšu ministrija arī uzsāka esošo ministriju tēriņu izvērtēšanu, gatavojoties nākošā gada budžetam. Nākošnedēļ strādāsim pie tā, lai aktualizētu valsts kancelējas īstenoto valsts pārvaldes iestāžu funkciju auditu plānu. Faktiski aktualizēsim šo plānu otrajam pusgadam. Tāpat nākošnedēļ ir plānota pirmā koalīcijas darba grupas par 2010. gada budžeta izstrādi sanāksmi. Šajā darba grupā pārunāsim iespējamās izmaiņas nodokļu politikā, kas jau ir atrunāts 2009. gada budžeta pārejas noteikumos. Tātad par nekustamā īpašuma nodokļu bāzes paplašināšanu un iedzīvotāju ienākumu nodokļu bāzes paplašināšanu. Un tāpat nākošnedēļ ir plānota vizīte Aglonas bazilikā, lai piedalītos Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos.